Tas bija 2014. gadā Polijā pasaules rallija čempionātā. Mēs to dienu sākām diezgan tādus lielu tempu, jo mēs bijām pēc iepriekšējās dienas 3. vietā. Mūsu mērķis, protams, sacensībās bija uzvarēt, tāpēc mēs gājām, var teikt, uz maksimumu. Un vienā ātrumposmā es nesadzirdēju stūrmeņa nolasīto stenogrammu, un es pātri iebraucu līkumā, un mēs iebraucām kokos, nogāzām kokus. Pēc kā arī, nezinu kā, bet mašīna vēl rūca. Mēs mēģinājām braukt tālāk, bet mēs nobraucām tieši kilometru, un atvērās motoru pārseks, un ar to mums arī tajā dienā rallijas beidzās, jo bija caur radiatoram izdūries zars, bija eļas filtrs nolauzts. Teiksim tā, ka mašīna bija beigta. Tad, mašīna tika pēcpusdienā aizvest uz servisparku, atnāca tehniskais komisārs, konstatēja to, ka mašīnas drošības karkas nav skarts un ka mēs, ja mehāniķis sataisa mašīnu, nākamajā dienā varam startēt. Ja kādos 3 bija avārija, tad mašīna servisparkā bija 6:30, kamēr konstatēja to, ka varam braukt, pulkstens bija kāda 8-9, un mehāniķi bija 5 no rīta viesnīcā. 2 stundas pagulēja un jau atkal bija servisparkā un laida mūs ārā uz startu. Tā bija beidzamā rallija diena, tad mēs visus ātrumposmus vinnējām. Mūsu sadarbība ar Intercars sākās 2014. gadā, jo Intercars ir lielākā noliktava Baltijā un visas autorezerves daļas ir uzreiz pieejamas, kas ir ļoti svarīgi atbraucot no sacensībām vai esot sacensībās.